Klāt ir augusts. Nu, parasti pišķi vēlāk, bet, nu, principā vienmēr augustā. Es taisu tādu kazeņu kūku, no kazenēm, var sakot. Tā ir cēlusies no tagadējās Ukrainas, kādreiz to pilsētu sauc par Lembergu, tad tas bija sen Habsburgu laikos. Bet tagad mēs viņu pazīstam kā Ļviv, un, jā, var gadīties, ka manas dzimtas saknes ir nākušas arī no tās bijušās Polijas daļas, kas tagad ir Rietumu-Ukrainā. Tāpēc es izjūtu kaut kādu radniecīgu saikni ar to izstrādājumu, kas ir šausmīgi vienkārši, nu, vienkārši pagatavot, un arī garšas ziņā tur nav nekā pārāk samākslot, jo tur, nu, galvenā sastāvdaļa tur ir un paliek kazene. Nu, kazenes tur vajag šitik daudz. Cik tā ir? Nu, vismaz puskilogramam vajadzētu būt, man te varētu būt bišķi vairāk, bet nu, tas nekas tur nekāda kazeņai nākta būs attiecīgi. Man viņas bija sasaldēts, tagad nolasīts, bet nu, tā kā uzreiz nebijām pielietojuši nekādā veidā, viņas ir noskalotas, un tagad man viņas te notecēs, kamēr es sataisīšu mīklu. Lūk, tātad kazenes. Kviešu milti, kur 300 gramu. Mēs viņus te iesījā šito aparātu. Nu, redz, šitā te pievienošu pusi teikaroti cepampulveri. Iemaisīšu to cepampulveri tajos miltos. Vēl mīklas pagatavošanai vajadzīgs ir sviests, paciņu sviestu. Šeit ir 175 grami, ja labāk ir 200 grami. Bet, nu, kā ir tā, dzīvosim ekonomiski. 1 ola, 100 gramu cukuru. Es lietoju kā parasti pēc inerces šito. Un tad ir vēl krējums 125 gramu vajadzīgs. Šitas ir 25% Jaunpils krējums. Nu tā, nu, normāli. Es iztaisīšu tādu iedobli pa vidu. Un tur es tos visus produktus, kurus parādīju, likšu iekšā tajā iedoblītā, un es pēc tam to visu to samīcīšu. Tas sviests, nu, viņš vienkārši tiks sagriezts tādos klucekos nelielos, nu tā, lai pēc tam būtu vieglāk iestrādāt viņu tur tajā mīklā, vienmērīgāk. Tagad man viss šitin te ir sagatavots. Galvenais ir nemuļļāties, kamēr tas sviests vēl ir augsts, viņam jābūt ir augstam. Viņš jāsamīci fiksi, nu tā, viendabīgā mīklā, lai tur nebūtu nekāda kumpuļa no tiem sviestiem. Un tāds viendabīgs, tas tāds lēgvārds. Nu, redz, kur ir tā mīkla gatava. Un es viņu tagad ievīstīšu viņa tādā lodē savelt, ja. Sataisīt, ievīstīšu viņu pārtiks plēvē. Šitādi te. Var arī iemest pēc tam kādam, tad ir baigi labi, ka širādi te vicskulu trāpa pa ģīmi ir, nu, baigi interesanti varētu izskatīties arī traumatiski, ka tas būs bišķi piesalt. Drusciņi, nu, saldētavā es nē, bet parastajā ledusskapī. Nu, mīkla laikam ir gatava, jo viņi varēs tūlītās darbināt, un re, kur ir veidni, kurā es to mīklu ieklāšu ar visām maliņām. Šai ir noņemama tā mala. Nu, bet var mēģināt arī kaut kādā tartas veidnē cept bez noņemamām malām. Vienkārši nu, tad būs bišķi grūtāk viņu tur izčakarēt no turienes ārā. Nu, protams, tā veidna ir jāietaupo, re, kur slavenais sviests, tas pats, ko jau es izmantoju pašā mīklā. Nu, reku, tagad man tajā veidnē tā mīkla ir ieklāta ar visām maliņām, re, kā viņas var, tā maliņa arī redzam tūlītās, es te vienkārši uzbēžu pa virsmu tās kazenes. Nu, reku, noformēts. Šādi tad izskatās pirms iešaušanas krāsnī cep. Apmēram 40 minūtes 200 grādu temperatūrā. Nu, redz, ir ārā no krāsnes. Tagad vienīgi atliek paņemt apmēram 3 ēdamkarotes pudercukuru un pārkaisīt pāri šitā te. Tad jāpagaida, ka viņi atdzisīs. Pārliek uz kaut kādu šķīvi. Un happy gramotion. Nu, kaut kā. Es pat domāju, ka tik daudz es nelikšu to pudercukuru, jo citādi. No veselīga līdz neveselīgam ir tikai viens solis. Ja, ja pieliek 2 ēdamkarotes, tad ir krietni veselīgāk nekā, ja ir 3. Jā. Vienalga izskatās skaisti un, var sakot, labi.